Sveiciens visiem Latvijas futbola līdzjūtājiem no Rīgas, no Arkādijas stadiona, kur šodien Svedību futbola virslīgas 13. kārtas ietvaros RFS uzņēma futbola klubu Ventspils. Ļoti precīza un var turpināt uzbrukumu caur labo flangu un beidzot RFS viesojas pretinieks soda laukumā. Varbūt piepildīsies pilnīgi pretēja situācija, proti, un šeit ir bīstama standarta situācija. Ventspilnieki neapmierināti, bet tiesa Štilpa Anufrieva Stilpa ir sekojusi. Būs standarts, aptuveni no līdzīga punkta. RFS šeit pret metu guva vārtus, tāpat tur Uldriķis traucē sieniņai, grūstās. Domāju, arī pēdējā brīdī pamaksimālā, tomēr Šergalašvili sit ļoti labs sitiens un piepildās tāds, ko es teicu. 17. minūtē Šergalašvili atklāja rezultātu. Ventspils nedienas turpinās, bet RFS ar pirmo sitienu pa vārtiem uzreiz gūst vārtus, sākot vāju maču. Izdodas iesist un trāpīta vārtos. Cik tālu ir jāpiespēlē skrienošam komandas biedram, sanāca piespēlē iz muguras, tur bumba vārtu priekšā, sitiens, glābt Vārtsaks, vēl viens mēģinājums, brīnos, ka nebija Svilpas. Tur šķita, ka vairāk spēlētāji krīt un ne bez iemesla, bet nebija Svilpas, bumba palika uz vietas, vēlreiz bumba pie Ventspilniekiem, sitiens, un šeit ir vārti 1-1, sausā sērija ir pārtraukta. Nu, beidzot, Ventspilnieki to ir izdarījuši, 39. minūte 1-1, kurš te mums guva vārtus, nespējusi saskatīt, rāda mums RFS pārdzīvo futbols, kuri pārdzīvo, izskatās, ka Renārs Rode ir kļūdījies, vismaz pēc viņa reakcijas spriežot, tā var noteikt. Paskatāmies šeit vēlreiz atkārtojumu, Ritvars Rugins tas varētu būt. Grūti saskatīt, numurs nav redzams tālu no mums tas notika. Vēlreiz Ventspils uzbrukumā. Nomāna tur, kurš tas ir, Tosins, laikam, sitiens pa vārtiem neizdodas, bet bumba paliks pie Ruginam. Rugins. Borniaševičs sevi piedāvā, Rugins pats iet solaukam, krīt, paklupināts un ir 11 metru sodistens 41. minūtē. Aleksandrs Anufrievs piešķir pendeli, RFS ir neapmierināti, dodas apelēt, Daniels Ulimbašovs ir aktīvākais protestētājs, nepiekrīt viņš tiesneša lēmumam, Kalli šeit neatceras to, ka RFS arī nopelnīja pendeli, par kuru bija daudz diskusīt. Nu, jā, tas ieskaitot, Babītas vārtus, tagad viss ir mainījies, 42. minūtē, Ieguns pret Sisko. 42. minūte, vai būs 2-1, Ventspils labā? Nav! Sisko glābj savu komandu, RFS ir laimīgi, apsveic savu jauniņo vārtsargu lieliski, viņš nospēlē otro reizi, neticami šai mačā, viņš glābj savu komandu, gandrīz nospiež savaļnieku, un tomēr savaļnieks ar ātrumā īpašībām atbilst un tiek pirmais pie bumbas. Un tagad Koveļs pret Ģimēļienu. Koveļs nospēlēs, domāju, viltīgi, neesmu uz apspēlēšanu, labi, viņš izkārto sevi iespēju, Uldriķis 2-1! Atkal notiek tas pats, kas pirmajā puslaikā 58. minūte Roberts Uldriķis, kārtējie vārti viņam virslīgām, piektie šajā brīdī, 5 vārti, un Ventspils atkal ir uz ceļiem. Nu, kaut kas neticams, Ventspils veido moments, uzbruk, bet šeit viens redz moments, Koļesovs aizvieto prom aizskrējušo komandas biedru Ģimēļinu, saka Malacis, ka palīdzi uzbrukumā, es tikšu arī pats aizsardzībā. Tagad gan Ģimēļins atgriež savā pozīcijā, bet uzbrukumā atkal ir Ventspils. Labi izspēlta sieniņa, sitiens, ļoti skaisti vārti! 67. minūte ar pēdas ārmalu Nikola Borniaševičs. Nu, Borniaševičs un Rugins pārliecinoši labākie spēlētāji Ventspilnieku rindās, lai gan es izceltu visu komandu. Šobrīd nevēl klājiko RFS, Višņakovs pret Alpu, pāris reizes Alpu viņa apzaga. Višņakovs šoreiz nolēma vienkāršāk spēlēt, uzreiz centrēt. Un tagad sitiens Fertovam, skaists sitiens un vārti 88. minūtē. Neticams gols Aleksandram Fertovam, futbolistam, kurš šo sezonu klusēja. Netic arī viņa partneris, kurš saķēra galvu ar savām rokām. Un netic arī Ventspilnieki, netic arī Varenko, netic arī Isajovs, ko tikko izdarīja Aleksandrs Fertovs. Viegli viņu apzog Igors Kozlovs, iemet bumbiņu tehniski brīvajā zonā, liela darbība no Igora Kozlova puses, un tagad jau tur Jānis Grīnbergs arī labi nospēlē, krīt un ir arī Svilpa. Nu, es domāju, ka Ventspils jau parākais izspēle ir zaudējis, jo vēl krietnes laiciņš paiet, kamēr izspēlē šo standartu situāciju RFS. Un līdz brīdim, kad izpildīs, jau laiks būs beidzies. Ir iespēja, ka rezultāts līdz kļūst 4-2, 6 vārti. Igors Kozlovs pagājušā spēlē nerealizēja 11 metru soda sitienu pret Rīgu. Kā viņam veiksies tagad? Tagad viņam psiholoģiski ir daudz vienkāršāk, jo pat nerealizējot, nekas ļauns nenotiks. Spēle praktiski būs beigusies. Igors Kozlovs pret Varenko, sitiens Upaņenka stilā, viņš atriebies un pierāda, ka ar viņa psiholoģiju, ar viņa nerviem viss ir kārtībā. Viņš, es domāju, viņš nesist Upaņenka stilā, ja nebūtu noticis pagājušajā mačā šis negadījums ar nerealizēto pendeli. Viņš gribēja pierādīt, ka jūtas par sevi ļoti pārliecināts. 4-2 RFS uzvar Ventspili.